Sveicināti, dārgie hokeja draugi, dārgie Sports TV skatītāji. Šodien esam Vidzemes ledus hallē, kur pēc pāris minūtēm sāksies Latvijas čempionāta regulārās sezonas spēle starp laukuma saimniekiem Hokeja klubu Kurbats un Hokeja klubu Mogo. Atgriezies laukumā pirmais vairākuma virknējums Kurbatam, vārtu priekšā divi hokeisti. Zeldiņš, Lūka metiens, vēlreiz rip vārtu priekšā, nepiespiest un izdodas. Šķiet Gatim Gricīnskim vārtu priekšā raidīt to vārtos. Dzirdam laukuma saimnieku līdzjutēju Gavils. Līdz ar ko pašlaik, kad aizdīts 3 minūtes 58 sekundes, skaidrs, ko vairākumu realizē Hokeja klubs Kurbats. Vārtus gūstot visticamāk Gatim Gricīnskim. Dzirdēsim maču informētāru paziņojumu. Iespēja rīpus priekš Hartmanim. Krīt Hartmans, pietur viņu brākš. Tikmēr labi izdevība. Pauzes Virbulis, 1 vārtsargu. Un atlec rīpu vārtos no Štāles Līdas. Līdz ar ko rezultāts 2-0. Vēlreiz skaidrs, ko vairākumu izdodas realizēt laukuma saimniekiem no Štāles Līdas. Atlec rīpa. Redzam pašlaik šo epizodu atkārtojumā. Virbuļu metiens lido garām vārtiem. Iespējams cerēja, ka Štāles spēja šajā epizodē pielikt nūju, raidīt to vārtos, taču tas nebija nepieciešams. Pietika vien ar Štāles Līdu. Nepārprotam, Štāles neizdezējot skaidrisko vairākumu, un pavisam nesen. Redzam atkārtojumā. Metiens no zilās līnijas pa gaišu, vēlreiz garām vārtiem, ripa uz vārtu tīkliņi. Izsit atgriež to spēlē abu komandu hokeisti, Hartmanis. Atgriež laukumā Andris Siksnis, abas komandas spēlē pilnos sastāvos, tikmēr trāpa ripa vārtos līdz ar skaidriskā vairākumu noslēgumu. Izdodas panākt 3-0 laukums saimniekiem, Tur šķiet no zilās līnijas Toms Hartmans izdarīja metienu. Redzam šo epizodu atkārtojumā. Neredzēja metienu brīdi Renārs Kazānovs. Iespējams, kāds no hokeistiem vēl pamainīja ripas lidojumu virzienu, taču tas nav pārliek būtiski. Ar ripu Bluks savā aizsardzības zonā. Tālu piespēles priekšu Remiņam. Ir precīzi Remiņš 1 pret vārtsargu. Pacelt tiesneša roka. Un soda metiens. Piešķirts soda metiens uz vārtiem. Nenoliedzam kavēja šajā izgājienā pretspēlētājs ar Remiņu. Redzam, aizķiksēja aiz nūjas. Ilgāku laiku pagājušo sezonu arī komandas kapteinis un pašlaik izpilda soda metienu. Un vārtu staps. Paliek rezultāts 3-0. Neizdodas soda metienu realizēt Rihardam Remiņam. Tika galā. Redzam atkārtojumu. Tika galā viņš ar Henriju Jānču. Apspēlēja, taču nedaudz par tālu ārpus vārtiem. Pāris centimetri. Turpina šo pašu piespēli gar vārtu priekšu, izmantojot Mogo spēlētāju. Pagaidām tā nav nesus augsts, taču visbeidzot gūst Mogo spēlētāju vārtus. Tur piespēli no vārtus Valentīnam Feoktistovam tieši no viņu. Ieliec ripa vārtos. Redzam šo epizodu atkārtojumā. Miklīgs vārtu metiens neizdodas. Un šeit arī vārdu gūms pēc Sergeja Durdina piespēles. Vārdus gūs Valentīns Feoktistovs, līdz ar ko rezultāts kļūst 1-3. Mikslīgs ar rīpu, un jau spēle ar to arī ir noslēgusies ar Kurbats uzvaru ar rezultātu 3-1.